Mežāži, šīs būs jūsu septembra vēstījums no tāro kārtīm. Kādas tēmas būs aktuāls septembrī, ar ko būs jāpiestrādā, uz ko koncentrēties, tas ir priekš jums. Klausamies tad. Tātad, mežāžiem, kas sagaida, kas būs aktuāls septembrī? Tā, jums izskatās, ka būs jāveic kaut kādas izvēles starp diviem cilvēkiem vai darbiem vai vietām, un vēl tas varētu mums teikt par balansu, ka jums ir jāpiedomā par balansu starp brīvo laiku un darbu, ja, jo mežāžiem ir tendence pārstrādāties, būt darboholiķiem. Padomājiet par to, lai jūs neizdegat, lai jūs neatņemat savai ģimenei vai sev uz darba rēķina kaut ko. Tā, turpinām ar mežāžiem septembris. Tā, varētu būt tā, ka notiek kaut kas neplānots, negaidīts, ko jūs neesat paredzējuši. Un visbiežāk septembrī tā arī var notikt. Nevis septembrī, bet tad, kad ir aptumsumu periods. Un tieši septembrī šoreiz mums ir aptumsumu periods no 7. līdz 21. Kur tieši mēnesi, ja, un kaut kas, kas neietilpa jūsu plānos, jūsu tajā struktūrā un paredzamībā, kas jums ir ikdienā, var ienākt kaut kas tāds, kas izsit jūs varbūt no sliedēm nedaudz. Tā, vēl kādas enerģijas mežāžiem. Un atkal jums tas mēnesis izskatās, ka tiešām jums būs tieši tajā periodā, ja, ko es nosaucu septembra, no 7. līdz 21. Tur kaut kā jūs baigi ietekmēs tas aptumsums, ka var notikt kaut kāda tāda intuitīvas atklāsmes vai iedziļināšanās sevī, vai nākt kaut kādas vairāk tādas garīguma, garīgās vērtības var pārdomāt. Šis te mums ir iešana dziļumā sevī, kas arī mežāžiem nevienmēr ir raksturīgi, jo mežāži vairāk ir vērsti uz ārpasauli, uz sasniegumiem, uz to materiālo, bet šeit mums ir tieši kustība pretējā virzienā sevī, dziļumā, zemapziņā, strādāšana ar savu iekšējo pasauli. Es kā parasti visiem varu ieteikt meditācijas, kas, manuprāt, ir visefektīvākais veids, kā strādāt ar sevi, un linkā manā profilā var atrast bezmaksas meditācijas. Pastrādājiet ar to, tas jums palīdzēs sabalansēt savu iekšējo pasauli. Tā, un vēl pēdējā kārtas mežāžiem par septembra enerģijām. Un te mums ir, redz, pēc tāda smaga darba nāk atalgojums. Šī ir tā kā balva, ja, kur ir brīnums notiek, un mežāži beidz strādāt un atrod balansu dzīvē. Šī ir kārts, kas stāsta par to, ka ir forši, ir sajūta, ka ir noticis kaut kāds foršs pagrieziens vai tāda laba sajūta pašam par sevi. Ka jums izdosies pastrādāt ar kaut kādiem blokiem, traumām, kaut kas tāds iekšējais. Ja? Šis ir tāds mistiskais, noslēptais, nesaprotamais. Ja ar šo tēmu jums izdosies tikt galā septembrī, tad ļoti labs būs gala rezultāts, būs tāda forša apmierinātības sajūta. Yes! Es to varēju, es esmu brīnišķīgs cilvēks, man viss izdodās, es lepojos ar sevi. Kā lai jums izdodas sajust to brīnišķīgo iekšējo sajūtu. Un vēl no orakula kārtīm ieteikums uz septembri mežāžiem. Tā. Jā, tad emocionālā dziedināšana. Tad jums arī mežāži ir sava sirsniņa jāver vaļā, jāieskatās savā dvēselē, jāmēģina sadzirdēt savu iekšējo balsi. Jums ir nepieciešama šobrīd kaut kāda iekšēja dziedināšana. Tā kā padomājiet par to, pastrādājiet pie savām iekšējām traumām vai kas jums tur ir sakrājies, kāda bagāža no bērnības un jaunības dienām. Un
atbrīvojiet savu sirdi no tā, lai ietu pa labāku dzīves ceļu, lai būtu harmonijā ar sevi. Un padalieties ar citiem mežāžiem, jums zināmajiem ar šo video, lai arī viņi saņem informāciju un ziņu no augstākajiem spēkiem par to, ar kādām tēmām būs jāstrādā tuvākajā laikā. Un atcerieties par laikiem un komentāriem, tā būs pateicība par manu darbu. Lai foršs septembris jums visiem, mežāži!